Tas, ka es no rīta katru reizi redzu armijas mašīnu, kad brauc man pretī, tas man dod kaut kādu drošības sajūtu, ka viņi ir tepat. 72 stundām, 3 diennaktīm izdzīvot bez citu palīdzības. Ja mēs runājam par sabiedrības noturību, tas ir sabiedrības gatavība visa veida apdraudēm, atslēgvārds visa veida apdraudēm. Man sagatavošana tā kā pa lielam kā karavīram ir skaidra, pārējie, varbūt nesasprīgs tik ļoti. Mani mierina tas, ka viņi vismaz zina, kam tur ir jābūt, un arī šo rīcību krīzes situācijā viņi ir informēti. Tas nozīmē, ka tā ir drošā telpa, kur es varu sprādzienu, gadījumā, šķēmbu lidojuma gadījumā, tas pasargā to, ka man ir vēl viena siena, kas mani aizsargā. Kā karš sāksies, tā tiks, un jums sliedes nojauks, slimnīca aiztaisīs, un katrā ziņā tas rada arī man personīgi, diemžēl, es saprotu, ka daudz kas arī var notikt. Tas būs arī tāds ieguldījums nākotnē, lai mēs justos drošāki. Un ja mēs jūtamies drošāki, mēs esam arī noturīgāki un mēs esam rīcības spējīgi kādā krīzes situācijā.